Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien, kā parasti pirmdienā, pastāstīšu jums par notikumiem brīvdienās, un brīvdienās mums, kā jūs zināt, bija pareizticīgo Ziemassvētki, un tad es runāju par to, ka visdrīzāk, ka mēs redzēsim uguns pārtraukšanu. Uguns pārtraukšanas nebija, bet bija pietiekuši daudz apšaudes savstarpējās gan no Krievu puses, gan arī no Ukraiņu puses. Bet jāsaka tā, neskatoties uz to, ka oficiālās uguns pārtraukšanas nebija, mēs tomēr redzējām kaujas darbības intensitātes mazināšanu, tā kā principā brīvdienas pagāja samērā mierīgi. Kas mūs gaida nākošnedēļ? Tad skatāmies, sākam ar laika prognozi. Kā parasti ar laika prognozi ir kā ar bitēm, tad, ja tā ir iepriekšējā reize, tad tā bija prognoze visu laiku sniks, un tad no siltumā viss pāries augstumā. Tagad prognoze ir no augstuma viss paliks siltāks, bet sniks vienalga. Un, ja mēs paskatāmies 2 nedēļu griezumā, tad principā temperatūra visu laiku būs zem nulles, un nākošajā nedēļā tā būs krietni zem nulles, -9, -8. Un arī mēs redzēsim pietiekuši daudz sniega, īpaši trešdien, ceturtdien. Tas noved mūs pie viena datuma, par kuru es runāšu pašās beigās. Tas ir 15. janvāris, kuru vairākus analītiskos ziņojumus paziņo kā Krievu armijas uzbrukumā uzsākšanas sākuma datumu. Kāpēc tam ir pamats? Tāpēc, ka mēs redzam, ir iestājušies stabili augsti laika apstākļi, kad nevajag izmantot tikai ceļus tehnikas pārvietošanai, un, ja mēs paskatāmies mūsu pieredzē, kas notika līdzīgos apstākļos, kā tagad sāksies 15. janvārī, 28. decembrī aizpagājušā gadā, ar ko mēs atceramies šo datumu, sākās Solidaras uzbrukums Krievu, kurš beidzās ar Bahmutas ieņemšanu, protams, Solidaras ieņemšanu, Bahmutas ieņemšanu, un principā pēc šī te uzbrukuma frontes līnija apstājās tur, kur mēs to redzam tagad. Pēc tam uzsākās Ukraiņu pretuzbrukums, un tad mēs redzējām viņu virzību uz priekšu pie Velikanovasilkas Rabotini, bet principā ziemas laika apstākļi, ja mēs tagad runājam par ziemas laika apstākļiem, tas ir tas laiks, kad Krievi izvēlās iet uzbrukumā. Tā kā vajag būt uzmanīgiem. Kopējā situācijas izmaiņa nav daudz. Šī ir pagājušā nedēļa. Šonedēļ ir tikai viena izmaiņa. Pēc Marinkas ieņemšanas Krievu armija neapstājas, viņi iet tālāk uz Georgievku, bet kopumā situācija ir nemainīga. Apšaudes. Pamatā brīvdienās apšaudes bija ar Geraņu droniem izmantošanu. Tas bija tas pamata ierocis, kuru tad izmantoja pret mērķiem. Un mērķi kā parasti bija Kijeva, Harkiva, tas jau kā pierasts, Starakonstantinova lidosta, Mikolaiva, Dņipro un specifiskā apšaude Pakrovskā, kur mēs redzējām ne tikai dronus, bet arī Iskander raķetes. Un Pakrovskā ir lielais apgādes punkts, kas tad apgādā viens no lieliem apgādes punktiem, kas tad nodrošina Doņetskas fronti. Bet šonakt, pareizāk sakot, viss tas beidzās. Pareizticīgo Ziemassvētki arī ir beigušies, un tad šonakt mēs redzējām masīvu reķešu uzbrukumu Ukrainas teritorijā, bet par to pastāstīšu kā parasti rīt. Jā, un tad Ukraiņi izmantoja savas sistēmas, uzbruka Belgorodai, un poļu F-16 arī vēl joprojām patrulē robežu. Kas notika Melnajā jūrā? Šeit atkal dominēja Ukraiņi, un mēs redzējām vairākus viļņus uzbrukumu, gan ar droniem, gan ar Storm Shadow raķetēm, un tad bija viens uzbrukums, tad bija otrs uzbrukums, tad tika izmantotas arī Neptūna raķetes, un mērķi bija 2, Saki lidlauks kā pamata mērķis, un Belbek lidlauks kā otrs, un tad arī komandpunkts, kas atrodas šeit kā otra uzbrukuma vieta. Un tad tas, kas tika lēsts, ka vienā no uzbrukumiem, vienam no komandpunktiem tika trāpīts arī ģenerālim Gerasimovam, Krievu ģenerāla štāba priekšniekam, un ka viņš ir nogalināts. Protams, tās ziņas, žēl, neapstiprinājās, jo tas bija pārāk labi, lai tām noticēt, jo viena no versijām bija tāda, ka
Krievu pretgaisa aizsardzības raķete mēģinot notriekt Ukraiņu Storm Shadow raķeti, notrieca to un tad raķešu atplūzas krita un uzkrita tieši Gerasimovu uz galvas. Nu, tas vairāk līdzinās pasakai nekā reālo notikumu izklāstē. Tāpēc nē, diemžēl Gerasimovs vēl joprojām ir dzīvs un vada Krievu bruņotajos spēkus. Situācija Hersonas virzienā šeit ir, sadalīsim divās daļās. Viena, tad Krievi turpināja bombardēt Krinki rajonu un arī viņu droni turpināja iedarboties pret Ukraiņu artilērijas sistēmām, bet laba ziņa atceraties, es stāstīju, ka Krievi medīja Ukraiņu pretgaisa aizsardzības sistēmas, to pašu darīja arī Ukraiņi un, kā izrādās, arī veiksmīgi. Un, ja par radara Jastrebu iznīcināšanu es jau stāstīju, tad ir vēl 3 veiksmīgi trāpījumi. ASAKM sistēmai pie Vinogradnē, Bukem 3 pie Golē pristaņa un Strela 10M pie Radenska. Tātad šīs ir tās 3 sistēmas, kuras piesedz attiecīgi Krievu armijas darbību šeit. Nu, tagad tā situācija ir daudz labvēlīga Ukrainas armijai šajā ziņā. Pati situācija Krinku placdarmā nav mainījusies. Iespējams, ka cilvēku skaits tagad ir palielinājies, bet drošas informācijas par to, kas te notiek, mums diemžēl nav, jo abas divas puses ir ārkārtīgi skopas uz informācijas paziņošanu par kaut kādām izmaiņām. Tāpēc jāgaida un jāskatās, kādi tad video parādās. Pamatā mēs redzam, protams, Krievu video, kur viņi iznīcina Ukraiņu laivas. Jā, bet jāsaprot, ka visas laivas viņi nespēja iznīcināt, un tad Ukraiņi vēl joprojām uztur sakarus ar savu placdarmu kreisajā krastā. Zaporožijas virziens bija samērā mierīgs. Mēs redzējām, tātad atkal Krievi, protams, mēģināja uzbrukt Rabociņai, bet neveiksmīgi visos 4 virzienos, kā arī tāpat nekur viņi priekšā netika ar savu uzbrukumu no ziemeļiem Novomihailovkai. Nu, un attiecīgi pievelkot savas, tā skaitā TOS sistēmas, tad bombardē Novomihailovku, bet šeit situācija nav mainīsies nevienā, ne otrā vietā. Pie Avdievkas vēl joprojām ir karsti, un šeit ir tad 3 būtiskas tādas lietas, kas atšķirās no iepriekšējām dienām. Pirmā, tas ir uzbrukums no Marīnkas Hjorgievkai. Te mēs redzam, ka Krievu armija virzās uz priekšu, diemžēl. Otra vieta, tas ir uzbrukums pie Viseļa, kur tad Krievu armija mēģina pastiprināt iepriekšējos uzbrukumus, ko viņi veica tā saucamā Milicējas Daču rajonā, nu tad šeit viņi paplašina to uzbrukumu fronti. Un tāpat turpinās, protams, kaujas pie Stjepove un tad Krievu uzbrukums visā šajā te flangā ziemeļos, bet mēs redzējām diezgan potenciāli veiksmīgu Ukraiņu uzbrukumu pretuzbrukumu no Čirieķine, kuram teorētiski varētu arī paveikties. Mums pagaidām nav informācijas, kas reāli šeit ir noticis. No rīt mēģināšu jums pastāstīt, kādi bija rezultāti šīs te kaujas. Tātad izmaiņas frontes līnijā ir tad 3 vietās mums. Pirmā ir šitas te, ir tas rajons, ko Krieviem izdevās ieņemt, aptuveni šāds viņš te ir. Ja atceraties, iepriekšējais rajons bija šeit. Nu, tad viņi te visu laiku gabam soli pa solītim, diemžēl lien uz priekšu. Kaujas pie Pirvamaiski vēl joprojām, atceraties, bija tad tas Krievu uzbrukums šitiem te mēģinot apiet šitos te ūdens krātuves. Un vēl joprojām šis te rajons situācija šeit nav skaidra, jo, it kā, protams, ka Krievi stāsta, ka Ukraiņi ir aizspēguši, bet, frontes līnija gluži to neparāda. Bet ir jautājums tāds, ko Ukraiņi te dara, jo ja viņi vienkārši paliks un aizstāvēsies šitajā te pozīcijā, viņiem ir vajadzīgs arī kaut ko darīt ar šo te Krievu uzbrukumu, lai nodrošinātu, ka viņu karavīri, kas atrodas šitajā te Pirvamaiskie dienvidaustrumu pusē, lai viņi nenonāktu aplenkumā. Tad skatīsimies, kas šeit notiek. Un tad situācija pie Marīnka Hjorgievka. Šeit mēs redzam 2 uzbrukumus. Viens ir šeit, kur Krievi ir ieņēmuši vienu klosteri, kas atradās šeit, un tas netieši apstiprina arī
kā parasti Ukraiņu dronu uzbrukums tieši pa šo teritoriju, nu, tas nozīmē, ka visdrīzāk, ka šitas informācija par šīs teritorijas ieņemšanu ir patiesa. Un vēl viena virzība ir šeit it kā mazāk nozīmīga, bet diemžēl viņa ir negatīva, jo Ukraiņiem šeit bija ļoti laba, spēcīga aizsardzības pozīcija, kuru viņi plānoja noturēt. Nu, diemžēl tagad izskatās, ka Krieviem tomēr izdevās to ieņemt, un tagad izmantojot šo te ceļu, viņi turpinās virzīties uz priekšu. Jā, nu šeit, diemžēl, situācija attīstās negatīvā virzienā. Bahmuta un situācija ap Bahmutu kaujas daudz, Bagdaņivka, Hromove kaujas, Klišķievka kaujas, Andrievka, Kurdzumivka kaujas. Visur tiek ziņots par to, ka notiek kaujas, ir Krievu armijas uzbrukumi, bet nekur nav nekādas informācijas par to, ka viņiem izdevās kaut kur pavirzīties uz priekšu. Sieverskas virziens šeit mēs redzam divi lielie notikumi. Viens pie Zaļizņānskiem, kur bija diezgan ilgi klusums. Mēs redzam tagad masīvas apšaudes. Krievi, nu, teiksim, būtiski vairāk izmanto artilēriju šajā rajonā. Un, lai vienkārši atgādinātu jums, kas te ir tāda upīte, kas tek. Un tad viņa ir aptuveni šādi aiziet tālāk. Un tad šeit, tas nozīmē, Ukraiņi ir ieņēmuši pozīcijas gar šo upīti, bet Zaļizņānkie jau ir aiz upītes, kas nozīmē, formāli Krievu armija varētu uzbrukt šādi te, un tad ieņemt šitās te Ukraiņu pozīcijas. Jo uzbrukums pāri upītei, nu, noteikti Krieviem neizdosies. Bet skatīsimies, vai nu tas ir vienas dienas notikums, kā atceraties, bija uzbrukums no Sakundvanceci Fjodorovkai, kas ne ar ko nav beidzies. Nu, skatīsimies, kā tas būs pie Zaļizņānskiem. Un pie Spirne turpinās Krievu armijas uzbrukumi un ir pozitīvs apstiprinājums ar Krievu dronu uzbrukumiem. Drons uzbruka šitam te ceļa krustojumam, kas vēlreiz pasaka, ka viss Spirne, izņemot šito te fermu, viss ir Ukrainas armijas rokās un viņi šīs pozīcijas notur. Virzamies tālāk uz Limanu. Šeit, diemžēl, ir negatīvas ziņas no divām vietām. Atcerieties, es jums stāstīju par šitām te apšaudēm. Tātad, diemžēl, divas šīs apšaudes apstiprinājās šeit un šeit. Kā mēs redzam, ka tās ir tagad jaunā frontes līnija, un tas ir, cik tālu Krievu armijai izdevās pavirzīties uz priekšu šeit. Informācijas par šo apšaudi apstiprinājuma nav, tāpēc uzskatīsim, ka šeit Ukrainas armija tas ir vienkārši nepareizs apzīmējums, un tad Ukraiņu armijai izdevās savas pozīcijas šeit noturēt. Bet virzienā Torski-Cirni situācija, kā jūs redzat, attīstās negatīvi. Krievu armija diezgan plašā frontē uzbruk, un tad viņu mērķis ir, protams, ka iziet un atspiest Ukraiņus aiz Žiribiec upes. Otra vieta, kur Krievu armija ir uzbrukusi, ir Siribļankas mežā. Šeit šoreiz ir apstiprinājums, un tā ir kauja šajā te rajonā, un te iepriekšējā dienā Krieviem izdevās uzbrukums šeit, pa šito te stigu viņi aizgāja uz priekšu, un tagad viņi vienkārši iztīrīja šo te rajonu. Ukraiņi interesanti ir arī veikuši masīvus dronu uzbrukumus, Krimināja un Privilja bija viņu mērķi. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs divas te pozīcijas ir Krievu armijas apgādes punkti, nu, un tad attiecīgi viņi tad mēģina apturēt Krievu uzbrukumu šeit, traucējot viņu apgādi. Nu, cerēsim, ka tas viņiem arī izdosies. Jā, un tad pēdējā līnija, šeit mēs atkal klusums pamatā. Jā, Karamziņevku, piedodiet, nenoņēmu bultas, te arī nekā ir klusums, tad drīzāk nekas te nav noticis. Un tad tos, ko mēs redzam Fabus un Tosus, kuri tad Krievi apstrādā Sinkivku, bet nekur nekādas virzības uz priekšu, nekādu ziņojumu par to nav. Par to ir, jā, Harkeva sen nebija dzirdētas virziens, pēdējais ziņojums bija 30. oktobrī. Tagad ir 8. janvāris un ziņojums nāk, nekā te ir pagaidām klusums, bet Briti ziņo par to, ka briest jauns Krievu uzbrukums un uzbrukums būs Harkivai.
Ja jūs atceraties, 30. oktobrī tika runāts, ka Krieviem šeit ir 20,000 cilvēku sakoncentrēti. Protams, ka tādu pilsētu kā Harkivu ar 20,000 jūs nešturmējat, nekas jums tur pat teorētiski nesanāks, bet tā problēma ir tāda, ka reāli mēs nezinām, cik cilvēku šeit ir Krievu armijai, cik daudz viņi šeit ir spējīgi bija sakoncentrēt, un kāds ir šo vienību uzbrukošais potenciāls. Bet ja mēs paskatāmies uz to informāciju, kas ir pieejama par Ukraiņu armiju pie Harkivas, diemžēl šeit situācija ir diezgan bēdīga, jo mēs redzam 2 teritoriālos bataljonus, mēs redzam policijas rotu, mēs redzam izlūkošanas vienību, un mēs redzam pretgaisa aizsardzības vienību, kas aizsargā Harkivu no raķešu uzbrukumiem. Tātad, ja šeit Krieviem izrādās, ka ir vairāk cilvēku nekā 20,000, tad noteikti Ukrainas armijai ir steidzīgi jāpārsviež spēkus uz šo te rajonu, jo ar tādu niecīgu kontingentu, kā viņiem tagad ir pie Harkivas, jo patreizējā situācijā ar to pietiek, bet ja Krievija aktivizē savu darbību šajā virzienā, apturēt Krievu armijas uzbrukumus šie te spēki, protams, ka nevarēs. Jā, tagad pārvietojamies uz Gazu. Kas šeit notiek? Ziemeļgaza, tie ir pēdējie uzbrukumi Izraēla armija, kura veica, un tagad mēs jau kādu laiku ne par kādiem uzbrukumiem neesam dzirdējuši no ziemeļiem. Es domāju, ka visdrīzāk Hamas šeit ir cietis sakāvi, un visdrīzāk, ka vairāk nekādas aktīvās pretdarbības no Hamas puses mēs šeit neredzam. Un tas nozīmē, ka tagad operācija ies tādā mierīgākā fāzē, kā pretteroristiskā operācija, kā viņu saucās, un tad šeit vairāk nebūs tādu masīvu tanku uzbrukumu, bet šeit būs vairāk mierīgas Izraēlas armijas virzība uz priekšu, kad viņi ies no mājas no māju, tīrīs visas mājas, jo pretestība šeit izskatās tā, ka ir būtiski mazinājusies. Dienvidos atkal kaujas iet vaļā. Mēs redzam, ka Izraēlas armija ir ļoti aktīva pie upītes, kas sadala Gazu Ziemeļgazā un Dienvidgazā, un viens tad uzbrukums ir šeit. Skaidrs, ka tad Izraēla mēģina pārņemt kontroli. Nākošais solis būs pārņemt kontroli šo rajonu. Un aiz upītes mēs redzam izrāvienu līdz Salahadin galvenajam ceļam, un tad virzījumu uz dienvidiem pa ceļu, kā arī tad virzību uz priekšu šeit. Visdrīzāk tas, ko mēs redzēsim šī manevra pabeigšana, apvienošanās ar šo te placdarmu, tad iespējams sadalīšana uz pusēm, un tad attiecīgi šo te placdarmu iztīrīšana. Un tālāk uz dienvidiem šeit pie Jan Yunis rajona ir arī neliela virzība uz priekšu šāda te, bet mēs redzam, ka tas galvenais uzsvars, uz ko liek Izraēlas armija tagad, ir šeit starp Dienvidu un Ziemeļgazu. Jā, un ir informācija arī no ziemeļiem. Pirmā ir, pirmkārt, intensitējās savstarpējās apšaudes starp Hezbollah, tagad ne Hamas, bet Hezbollah un Izraēlas armiju. Hezbollah ir apšāvusi Haifu, un tad arī iesaistījās kaujā ASV kuģi, tad viņi arī šeit darbojās, un tad mēģina pārķert dronus un raķetes, kuras tad Hezbollah raida uz Izraēlas teritoriju, tādā veidā mēģinot palīdzēt Izraēlai kaujā. Atgriežamies tad atpakaļ uz Ukrainu. Tad, kā es teicu, uguns pārtraukšanas oficiāli nebija, bet tomēr intensitāte ir būtiski mazinājusies, bet tagad ir jauna nedēļa sākusies, Ziemassvētki pareizticīgiem ir beigušies, tāpēc šonedēļ mēs redzēsim būtisku aktivizāciju, un tad sekosim, šeit ir ziņojums par 8. janvāri, nākošais būtiskais datums, par kuru tiek runāts, ir 15. janvāris. Tad skatīsimies, vai patiešām tā situācija attīstās tik negatīvi,
kā to aprakstīja Briti savā ziņojumā, vai tomēr tā ir kārtējā pīle un tad pozicionālā kaujas darbība nemainīsies un principā turpināsies tādā pašā veidā kā līdz šim. Tas kopumā man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!